Sveiki! Es esmu Valsts aizsardzības dienesta kareivis Ralfs Pakalniņš, un es dienu 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē. Tās manas cerības, iedomas tieši par Valsts aizsardzības dienestu man bija, es tiešām vēlējos stiprināt sevi, kā arī pats esmu sportists, un arī patīk arī brīvajā laikā bišķi piestrādāt pie sevis. Un arī tas, kad sakārtot savu galvu, kas ir noteikti Valsts aizsardzības dienestā iespējams, jo ārpus aiz žoga tu uzzini tikai pēc tam, kad tev palaiž uz mājām. Un tas galvenais, man liekas, bija tas, kad vairāk iepazīt, kāds ir tiešām šis dienests, kā ir būt karavīram. Grūtākais posms, es teiktu, pamatapmācība, tie pirmie 3 mēneši. Pirmie 3 mēneši, kad tu esi jau kā karavīrs, neesi vairāk kā civilais. Mums arī telefoni tika nolikt tikai vakarā, tika iedot, kas arī diezgan, es teiktu, laba lieta bija. Un noteikti tās pamatapmācība, ka tu pašam jātiek ar sevi, ar savām domām. Pēc pamatapmācības, kad mums bija zvērests, kad tu beidzot varēji sajust tiešām to uzvaras garšu, kad tu esi izturējis tos 3 mēnešus smagos, un kad tiešām tas ir atmaksājies, un kad tālāk jau sākās kaut kas interesantāks. Padoms, ko es dotu jauniem vadistiem, tas būtu noteikti dzeram ūdeni, mainam zeķes. Disciplīna šeit tika audzināta diezgan stipri, un noteikti pateikšu lielu paldies savam pulkstenim, kas laiku diezgan precīzi rādīja un varēja laikā paspēt visur. Jo mums armijā noteikti laiks ir viens no galvenajiem disciplīnas iemesliem, kas ir vajadzīgs ievērošanai. Likās, ka tiešām tie 11 mēneši tas ir liels laiks, ko pavadīt šādā kopienā, armijā, bet paskaja nemanāmi, tiešām, jo katra diena bija aktīva, nebija tāds laiks, ka tu apsēdies un stundām neko nedari. Kad arī pašam skats uz dzīvi savādāks, ka tu zini, ja arī kaut kas notiek, tu vari palīdzēt kādam, tu zinās, kā rīkoties. Novēlēs tiem jauniem vadistiem nebaidīties, tiešām nākt, izbaudīt to. Šis ir tāds unikāls iemesls, kāpēc, lai izbaudītu. Tiešām saprast, kā ir karavīram. Ja tev nepatiks, tas ir 11 mēneši, tie paskajas nemanāmi, un ja arī iepatiksies, tad noteikti būs priecīgs, kad es izmantoju šādu iespēju.